Es jau nebija nekāds īpašais brīnumbērns, kuriem vienkārši bija vēlēšanās to turpināt, jo es jau neko citu neredzēju. Un man uzrunāja taisni tas darbs ar otu, sākās ar akvareli, un, protams, Rozentāļos jau drusku mēs pieskārāmies klāt arī eļļas krāsām, un tad jau akadēmija ar eļļas krāsām. Un pateicoties tām, es jau to savu skaisto krustu varēju nest tālāk. Es biju tēva sapņu turpinātājs. Protams, mīlestība uz mākslu, tas ir viens stāsts, bet man ļoti patika arī ūdeņi, jo būdams zivs, viss, kas taisīts ir ar ūdeni, tas ir, tā ir tā mana pasaule, un bija divas mafijas, kas gribēja man dabūt savās ķetnās. Viena bija airētāji, tas bija viens sporta veids, otrs jākts. Un tad Rozentāļos man bija tāds šķerpais klases audzinātājs, ka tev ir divas izvēles. Vai nu tu turpini savu ceļu mākslā, vai tu nodarbojies ar sportu. Un tad man vajadzēja likt divas krustītes pāri, gan airēšanai, gan burāšanai. Tā mīlestība uz mākslu man bija lielāka. Brīžiem tu domā, kāpēc tas mūžs ir tik īsts. Bet viņam es esmu izredzētāk, kad viņš man tik daudz laika piešķīrs. Un par to var justies laimīgs. Tā mūsu pieredze, kas nāk katru dienu klāt. Tie dzīves teikumi, ko mēs būvējam, viņi paliek blīvāki un dziļāki. Man laikam ir tas savs jājams zirziņš, kas turpinājās arī joprojām. Joprojām tie portreti un pašportreti. Bet, protams, mans es, bet tas es man nekalpo, lai es sev šitos uzplečus karinātiem 7 rindās ordeņus, cik es esmu talantīgi. Provincē viss ir talantīgi un viss ir stāri. Ja mans deguns ir ļoti garš, es viņu vēl vairāk izceļu. Ja man pliciņš ir uzrauts, es to kreiso parauju vēl vairāk. Tā es dabūnu to raksturu. Faktiski vislabākais modelis tu esi pats sev. Jo tu sevi vislabāk arī zini. Kaut gan es neesmu no tā mākslinieces, kas tik ļoti iemīlējusies sevi, ka viņas taisa sevi ļoti skaistu ar 100 krēlītēm un tā tālāk. Tas, paldies Dievam, man nepievīt. Man nekad nav patikuši ļoti skaistās sievietes. Un, paldies Dievam, arī pie tām nepiedara. It sevišķi jaunībā. Tad ir viedais skaistums. Mēs jau visi esam tikai cilvēki. Mēs pamostamies, mēs pieliekam beideriņas pilnas, lai mums būtu spēks darīt savus dienišķos darbiņus. Tad mēs atkal pēdam, cits varbūt uzreiz tā nostiepjās uz dīvāniņu, aizmieg. Tad ir nakts, pamostās, režīms turpinājās. Bet bez mākslas tā pasaule nevar būt, jo es saskatu, ka mākslā, tāpat kā mūzikā, literatūrā, ja tā visa nav un tu neesi tur iekšā, tā pasaule ir bezgana pelēka. Viņi ir garlaicīgi. Viņi ir nebaudāmi. Labākās zāles, neviens vitamīns, neviens ārsts nevar ieteikt. Dzīve turpinās, bet tikai caur garīgumu, lai mēs varētu dzīvot, nevis eksistēt. Jo man nepatīk eksistence forma, ko sauc labi pielikt veideriņu, pagulēt un pamosties. Tā ir bezjēga. To nepārmet. Vienkārši Dieviņš īstā ir salīdz. Viņam nav vajadzība pēc tā. Tā vietā, lai es ēstu kaut kā treknu šķiņķi, es izvēlos dārgu grāmatu. Viss atbild. Ar laiku es apjautu, ka šī pilsēta diezgan dīvaina ar to savu raksturu,
tas tā maigi izsakoties. Daudz no maniem tiem kolēģiem sākumā teica, vēl te nav iespējams iesakņoties. Daudz baidījās, kad bērni runās tikai krievu valodā. Tas bija ļoti sarežģīts laiks. Sapratu tikai to, ka man šī vieta ir ļoti mīļa ar to, ka te tomēr ir darbs ar izstādēm, ar krājumu, kad svarīgi ir vienkārši darīt to darbu, ko tu palēnām sāc iemīļot. Tā ir mana pasaule. Un, protams, tā otra mana pasaule, tā jau ir tā glezniecība. Ja es nestrādātu muzejā, man būtu kāds bagāts vīrs, es taču cik darbus es būtu sagleznojis, bet tad es to nenožēloju. Jo vienalga es joprojām esmu, un es biju tajā mākslas pasaulē, kas ir arī mana pasaule. Man nekad nepatīk tā frāze, kā saka, es to neizprotu, es to nesaprotu. Tā frāze vienkārši ļoti jocīga, jo māksla tāpat tā kā mūziku. Viņu vajag sajust, viņu nevar izskaidrot. Ja viņi te uzrunā, tā tad viņi ir. Un tu nedrīkst arī būt kategorijas un pateikt, tas nekas nav, to es neizjūtu, tā nav man to. Tā tu domā šajā brīdī. Paiet nedēļa, paiet vēl mēnesis, tu atkal uz tu izstāžu zāli, uz to pašu izstādi. Un tev pēkšņi tavs acīs pavērās vēl lielāks. Un tu saproti, tu esi kļūdījusies savā sākotnējā pieņēmumā. Tā nemaz nav kā pirmā brīdī. Ne jau visi mākļi mūs uzrunā. Viņi tik daudzveidīgi. Tas ir kolosāli, ka viņi ir skaista, taisa savā daudzveidībā. Un mēs jau nevienmēr esam sagatavoti. Tāpat kā es mēģināju pieradināt sev pie Rotko. Man jau ir tā akadēmijas skola. Un vienalga viņa jau lien cauri. Man nepatīk diletantisks ainavs, kur viss līdz zelta pogām izgrabināts. Man patīk tā nosacītā glezniecība, jā. Bet vienalga, tagad es nekad neteikšu nē. Es nebūšu uzbrukošs, kas ir pats vissvarīgākais. Ieturēt distanci un neteikt, neskatīties ar noliegumu. Praktiski situācija tāda. Vispirms tu iemācies apgūst amatu, sākot ar garlaicīgiem ģipsīšiem. Ja? Iemācies turēt pareizi zīmolu rokās, pareizi otu. Iemācies to krāsu izpratni. Iemācīties vienkārši savu amatu. Tas ir pamats, man gandrīz zēja iznāca. Ja, tas ir pamats, jo mūsdienu jaunie, viņš var atļauties nopirkt audeklu, viss tāds kolosāls materiāls, ja, bet runa par to iemācies savu amatu, apgūsti, tas ir smalks darbs. Un tad tu vari paņemt audeklu, uztaisīt pāris švīgs, un tu vari uzskatīt, tas kaut kas ir. Tad tev ir tiesības to pateikt, jo tu esi apgūst savu amatu. Jebkuru profesiju pamatā apgūsti perfekti savu profesiju, un tad tu esi brīvs savā lidojumā. Tas ir mans novēlējums. Es, kad biju maziņa, man bija 2 sapņi. Kādu profesiju es gribu izvēlēties, un es visu laiku teicu, ka es gribu būt māksliniece. Un otrais moments, es gribu kļūst par ārstu. Un tas ir 2 neiespējamas profesijas, kuras it kā nevar apvienot, bet es pašlaik nodarbojos ar to, kā es mēģinu caur savu mākslu arī veikt tādu terapeitisku pieejamu. Mākslinieks ir tas cilvēks, kurš maina to pasauli, kas ir apkārt. Priekš manis iedvesmas tas ir jautājums.
Tāpēc, ka zinkarība, tas ir viss galvenais, kas mums ir jāved mūsu dzīve uz priekšu. Tāpēc, ka, kad nav zinkarības dzīve paliek tukša. Katrs cilvēks ir mākslinieks sava iekšējā būtībā, un viņam ir tā spēja skaļi runāt. Un mūsu pasauli tas ir ļoti viegli tagad. Iedomājieties, ka nesen, pavisam 50 gadus atpakaļ, mēs nevarējām iedomāties, ka būs tik viegli uzvanīt savai draudzenei uz Ameriku un video zvana parādīt, kas notiek, piemēram, Ķīnā vai Japāna vai Ukraina. Šobrīd mēs nonākam dzīvē tajā posmā, ka mākslas darbu, gan muziku, gan kino, gan animāciju, glezno var uztaisīt mākslīgais intelekts. Un kas paliek cilvēkam? Tas ir liels jautājums nākotnes paaudzei. Mēs elpojam, mēs elpojam ar sirdi, mēs elpojam ar prātu, un mums nav vienalga. Mēs uzvarēsim šo cīņu ar mākslīgo intelektu un ar viņas spēju radīt neiespējami foršus un nereāli skaistus, neaptverami brīnišķīgus darbus, bet mēs uzvarēsim ar to, ka mums būs tas dzīves pieskariens. Man iedvesmo cilvēki. Cilvēki, kuri caur saviem darbiem ir guvuši panākumus. Mani iedvesmo mani draugi, mani iedvesmo kino, mani iedvesmo animācija, mani iedvesmo daudzi režisori. Strādāt glezniecībā, es saprotu, ka tiešām tas ir cieši saistīts ar manu emocionālo stāvokli. Tas dažreiz mani apgrūtina, jo to, ko es redzu, es nebiju tam gatava. Tas notiek neapzināti. Bet tekstilē es vairāk skatos uz estētiku, uz formu, nevis uz personisko pārdzīvojumu. Dažādība, kurās jomās es strādāju, viņa arī eksistē tādēļ, ka es saprotu, kam es esmu gatava. Ja es vēlos emocionāli izlādēties, tad es izmantoju glezniecību, grafiku. Ja es vēlos pastrādāt, pameditēt, tad būs tekstils. Jā, sajūta, ka es vēlos būt kā princese. Ziemas naktis, kad tu vairs neēdi zekes, bet izšķir perlītēm. Pārsvarā visi audumi tiek iepirkti lietotājo veikalu precēs. Ko tik neizdarīs, skatoties seriālus. Spīdīga sēne. Mans jaunais projektiņš taisīt arī pārstrādājumā audumā somiņas, navāk stumt, vajag stumt. Es vēlos radīt tādas drēbes vai arī rotājumus, kurā eksistē tikai viena eksemplāra. Uz ko es šobrīd skatos, es jūtu, ka jā, kaut kāda daļa ir tur no manis, bet tas jau ir svešs par latgales mākslinieku attīstību. Kultūrā, manuprāt, tiešām ir atkarīgs no paša cilvēka, kādās platībās viņš domā, kādam viņam ir personiskās robežas. Ok, ko mēs darām? Pušiņas. Nu, manuprāt, mušiņai ir tas kukainis, kas nefiltrē. Viņai saldums ir tas pats, kas netīrums. Un viņa to izbauda. Tas ir tas simbols, kā arī es uztveru mākslu, kā nav robežu. Kas nevadās tikai uz kaut ko saldu, garšīgu. Viņa vadās uz visu. Es arī esmu savā ziņā mušiņa. Esiet pacietīgi, rūpējieties par sevi,
Strādājiet un strādāt vēl. Radiet, jūs dzīvojat tikai vienu reizi. Šo 21. gadsimta mākslu tā viennozīmīgi nav iespējams vairs ielikt tajos vecajos iedalījumos pa stiliem un veidiem, kā tas vēsturiski ir līdz šim bijis. Mēs esam evolucionāri aizgājuši tik tālu, ka mēs jau ļaujamies salikt kopā visu no vecās vēstures un mēģinājuši tam piešķirt klāt kaut kādu jaunu elpu. Kas manā gadījumā ir grafiskā glezniecība, hibrīda tehniku savienojumā, grafiskie izteiksmes līdzekļi ar gleznieciskiem izteiksmes līdzekļiem, kur noteicošu lomu bieži vien ieņem tikai krāsa. Reizēm pietiek ar 2 krāsām un 2 slāņiem, un šis darbs ir pabeigts. Bet, protams, ir gadījumi, kad radošās mokas tiekšanās izdarīt labāk. Darbs kaut kurā mirklī vienreiz var būt sabojāts un otrais var būt sabojāts, bet ņemot vērā šo manu slāņošanas tehnisko paņēmienu, ko es esmu izkopis un iespēju arī slāņus ņemt nost un atkal likt jaunus, tad tas darbs arī sabojātais pēc kāda laika, un kamēr nav pilnīgi audums izplīsis, viņš var iegūt jau jaunu elpu un savu spēku es rodu droši vien dabā un apkārtējos cilvēkos. Enerģijas apmaiņa vislabākajā izteiksmē, ko es varu notvert dabā, ejot ceņojot, aizbraucot laukos, ravējot un stādot un novācot ražu, ieraugot vienlaicīgi arī šīs brīnišķās toņu pārējas, kuras atkal man šķiet, ka tikai zemapziņas slāņos atnāk un pasaka, ka ir jāizvēlas šī toņa kombinācija. Protams, būšana šajā sociumā kopumā ir pamudinājums runāt, kas varbūt tās netiek izteikts verbāli, ne visas emocijas ir iespējams tā burtiski katrā mirklī izpaust, tad šīs manas emocijas, varbūt, kuras nav verbālas, viņas iegūst šo te vizuālo emociju uzplaiksnījumus vienās vai otrās kompozīcijās. Šie te bālie vai tumšie periodi, kad nesanāk, bet pēc manas loģikas, ka tad arī varbūt tās nav jādara un jākļauj ieturēt pauzi. Bet galvenais šo te pauzi nevajag pārvērst par tādu ilgtermiņa iesīkstēšanu, pilnībā pazaudējot tās praktiskās lavierēšanas iespējas tajā mākslas ceļā, veidojot konkrētos darbus. Jo līdzīgi kā pianistam bez treniņa, tāpat arī jebkuram māksliniekam bez treniņa acis sāk nogurt un ātrāk veras ciet. Un neraugoties uz manu jau pieklājīgo vecumu, es vēl joprojām esmu sapņotājs un optimists. Es ceru, ka es vecumdienās piedzīvošu, ka arī Latvijā būs mākslas tirgus, ka man vecumdienās nebūs izsīkstējusi vēlme radoši strādāt, un man noteikti negribēsies darīt nekādu administratīvo darbu, bet mākslā es sevi labprāt gribētu turpināt veltīt līdz tam laikam, kamēr es spētu, un ka tas mākslas tirgus būtu tāds, ka arī es pats varētu sevi uzturēt no tā, ka darbus būtu iespējams pārdot un pilnvērtīgi pavadīt vecumdienas, ceļojot, tverot jaunas iedvesmas, jauniem darbiem, un izbaudot galu galā dzīvi. Pasaules kontekstā māksla, viņa ir tādā visu laiku nemitīgā sašķobītā tādā situācijā, ar tādiem viegliem uzplaiksnījumiem un progresīviem un pozitīviem momentiem un mākslas nonivelēšanu
kā bieži vien sabiedrībā pie mums uzskata, ka kas tad tur māksla, tur jau tā kaut ko padarīja, un tas jau nav nec darbs, nec profesija, nec tas, kas būtu jāpērk, bezmaz vai mākslinieks ir tas, kas rada kaut ko tikai savam priekam, nevis tam, lai to novērtētu, lai to arī iegādātos, lai to lietotu, lai māksla būtu par iemeslu sarunai, diskusijai, domāšanai kā tādai. Mākslas būtība jau ir caur šo te vizuālo verbalizēšanu daudz dažādas sadzīviskas lietas analizēt, varbūt tās pat vienkāršāk reizēm uztvert vai caur mākslu pieņemt līdz tam nepieņemamo, kas dot būtisku tādu nozīmi katra mūsu individuālajā cilvēka dzīvē. Man gribētos, lai nav tā, ka pienāk brīdis, kad māksla kļūst otršķirīga, treššķirīga, ka nevienam nav vairs vajadzīgs muzejs, ka mākslu mēs tikai digitālā veidā parādam, mākslinieks darbnīcā nofotografē un ieliek savā sociālajā tīklā, ka nav vajadzīgs fiziskais kontakts. Negribētos būt situācijā, kad nav vairs mākslas gadatirgu, kad galerijas ir tikai vairs kaut kas ļoti, ļoti elitārs un priekš ļoti elitāras mākslinieku daļas, kuri ir kaut kādu veiksmes formulu rezultātā saslēgušies un iekļāvušies tajā vidē, un ka tajā nevar iekļauties vairs neviens no jaunajiem censoņiem, kas varbūt ir piedzimis kaut kur nomaļā lauku nostūrī, bet ir bezgala talantīgs, bet trūkst tā menedžmenta palīdzības, lai viņš varētu attīstīties, jo pašam pietrūkst pieredzes un varbūt tās nav bijis iespējams to izzināt, kā pašam sevi celt uz augšu. Tomēr māksla ir tā, kas, manuprāt, spēj mainīt daudz un palīdzēt arī jebkurā citā profesijā. Nevelti daudzi mediķi vai juristi pēkšņi kaut kurā mirklī savas prakses laikā izdomā, ka viņi tādā hobija līmenī vēlas pievērsties mākslai. Katrā ziņā tas ir apliecinājums tam, ka māksla savā veidā palīdz citu jomu profesiju pārstāvjiem pārslēgties, sasniegt atkal citas virsotnes, atgriežoties pie savas pamatprofesijas. Kā tas var mainīties, ja mēs paši pamēģinām ne tikai būt par mākslas patērētājiem un baudītājiem, skatoties gatavo mākslu, bet kaut kad dzīvē arī bez tā, ka katrs mēs bērnībā un skolas laikā esam kaut ko mākslā darījuši, kaut kad arī pieaugušā vecumā atgriezties, un tad sabiedrība izzudīs ar tādiem apgalvojumiem, ka es arī tā varu, vai tas jau arī ir nokrāsots kā žoks.